Un šādu ainu mēs redzam mikroskopā. Šīs ir šķiedras no ūdeņiem, kas nāk ārā no veļas mašīnas un pēc tam nonāk notekūdeņa attīrīšanas iekārtās un attiecīgi pēc tam arī vidē. Tas arī īsumā viss par pašu projektu ievadam un par mums kā izpildītājiem, par mikroplasmas laboratoriju. Un tagad es vēlētos dot vārdu savai kolēģei Sandai Svipstai, kur pastāstīs par projekta rezultātiem par mikroplasmas piesārņojumu lielākajās Latvijas upēs. Labdien! Jā, mans vārds ir Sanda, tad vairāk pastāstīs tieši par mikroplasmas piesārņojumu. Tad iesākumam laikam slaidi neiet uz priekšu. Labi, jā, tad turpināšu. Tad mikroplasmas paraugi tika ievākti kopā 4 reizes gadā no 5 lielākajām Latvijas upēm, upju grīvām. Un paraugi tika ievākti izmantojot mikroplasmasu tīklu manta ar acu izmēru 100 mikrometri. Un paraugi tika ievākti braucot tā kā upes augstietas virzienā aptuveni 30 minūtes. Un katrā no paraugu ievākšanas vietām tika kopā ievākti 3 atkārtojumi. Atkal neiet priekšu. Viņš neiet tālāk. Tā, atvainojamies klausītājiem, mums ir tehniskas dabas problēmas, kuras mēs mēģināsim ātri tūlīt atrisināt un vēlreiz parādīt prezentāciju. Labi, es turpināšu vēl vienreiz. Tātad šeit ir piemērs no paraugu ievākšanas Daugavā.
viens piemērs ir no vasaras sezonas, kur var redzēt, ka ļoti daudz paraugos ir aļģes. Un tad otrs piemērs ir no ziemas sezonas, kur atkal ir citas problēmas, kur nebija aļģes, bet, jā, kā jūs redzat, ir sniegs tīklā. Un tad, jā, no tā, kāds bija paraugs, tad tālāk atšķīrās arī to apstrāde. Viņš vienkārši neiet priekšu. Jā, mums nav iespējams pārslēgt prezentācijai slaidus. Es domāju, ka kolēģi varētu vienkārši turpināt stāstīt par izmantotajām metodēm, un mēs paralēli mēģināsim ik pa laikam kādu slaidu parādīt. Viņiem putrojas, man liekas, kaut ko es iet, tad klusums, tad klusums.
Mazliet pacietības mēģinam atrisināt situāciju, kad īsti prezentācija nav iespējams nošērot visiem. Okay, labi, tad vēl vienreiz turpināšu, tad par pāriešu pie apstrādes soļiem. Labi, viņš joprojām neiet.
Par paraugu apstrādi, tad sākumā, lai atbrīvotos no organiskā materiāla, tad paraugi tika apstrādāti ar nātrija hidroksīdu un peroksīdu. Un tad tālāko apstrādes soļi tika pielietot tikai tad, ja tie bija nepieciešami. Piemēram, blīvuma separācija tika piemērota paraugiem, kuros bija smiltis, bet Fentona reakcija paraugos, kuros pēc peroksīda un hidroksīda vēl bija palikušas kādas organiskās daļiņas. Un pašās beigās paraugs tiek nofiltrēts uz stikla šķiedra filtrs, lai tālāk veiktu to vizuālo analīzi. Tātad par vizuālo analīzi filtri tiek analizēti zem mikroskopa, tiek noteikts katras daļiņas krāsa, izmērs un forma. Un pēc tam tās daļiņas, kuras ir pietiekami lielas, lai tās izņemtu ar pincetu un pārvietot uz viāli, tiek izņemtas, bet, lai noteikti vēlāk to veidošo polimēru. Bet daļiņas, kuras ir pārāk mazas, tad tām nevar noteikt polimēru, bet tiek izmantotas karstās adatas metode, un ja daļiņa sakūsti, to pieskaita pie plasmasas. Tad polimēra veida noteikšanai tiek izmantots pira spektrometrs. Katra daļiņa tiek uzlikta uz šī aparāta un tiek nolasīts spektrs, kas tālāk tiek salīdzināts ar datubāzē esošiem spektriem. Un ja spektra sakritība ir virs 70%, tad rezultātu ir uzskatīti par ticamu. Un tas īsumā ir viss par paraugu ievākšanu un apstrādi. Un tad tālāk pāriešu pie rezultātiem. Augstākā vidējā mikroplasmas koncentrācija tika novērota Salatas upē, kas bija vairākas reizes augstāk nekā tas bija pārējās upēs. Un vismazākā koncentrācija ir Lielupē. Un augstākās mikroplasmas koncentrācijas sezonāli ir novērojamas pavasara sezonā, ar izņēmumu Gaujā, kur mikroplasmas vairāk bija rudens sezonā, un Ventā, kur tā vairāk bija vasaras sezonā. Un kopumā upēm ir novērojama tendence, ka daļiņu koncentrācija no rudens sezonas samazinās uz ziemas sezonu, un pēc tam pavasara sezonā laikā tā kā palielinās, un tad tā arī var veicināt to mikroplasmas uzkrāšanos virsējā slānī arī vasaras sezonā. Ventas, Gaujas un Daugavas upju paraugos fragmentu un šķiedru skaits ir visās sezonās ir procentuāli līdzīgs. Savukārt Lielupē izteikti vairāk bija šķiedras, īpaši pavasara sezonā, un Salacā atkal vienīgā no visām upēm, kurā dominēja fragmenti, 88% īpatsvars, un lielākais daudzums ir novērojams pavasara un vasaras sezonā, un rudens sezonā tad vairāk bija šķiedras. Kopumā dominantais polimēra veids visās upēs ir polietilēns, pēc tam nākamais ir polipropilēns un izņēmums ir Salaca, kur visos mēnešos izteikti dominēja EPDM, jeb etilēna propilēna diēna monomēra gumijas daļiņas. Un arī Ventā vasarā un rudens sezonā vairāk bija gumijas daļiņas. Visos paraugos tika identificēts arī PVC, jeb polivinīla chlorīda daļiņas, kas izteikti vairāk bija Daujā rudens sezonā 25% un Daugavā pavasara sezonā 44%. Tad no visām iedalītajām izmēra klasēm visvairāk daļiņu ir izmērā no 300 līdz 1000 mikrometriem, pēc tam nākamā lielākais daudzums bija no 1000 līdz 4999 mikrometriem, un tad nākamās divas izmēra klases procentuālais sadalījums ir diezgan līdzīgs, un tad vismazāk daļiņas bija tur, kur bija izmērs lielāks par 5 mm. Šeit arī kopumā visām upēm daļiņu sadalījums par sezonām ir diezgan līdzīgs, ar izņēmumu atkal ir Salatas upe, kur dominantais daļiņu izmērs ir vismazākais, kas ir no 100 līdz 199 mikrometriem, kas novērojams pavasarī un vasarā.
šo te gumijas daļiņu dēļ. Tad šeit acīm redzami var redzēt, ka dominantās krāsas ir melna, zila un caurspīdīga. Un arī šeit krāsa, tas procentālais sadalījums ir līdzīgs visām upēm, tieši Daugavai, Lielupei un Lielupējā, bet izņēmums ir Gaujā, kur dominantā krāsa bija caurspīdīga, un lielākoties tas bija tāpēc, ka tur bija ļoti daudz caurspīdīgu fragmentu, un Salacā tad no visām identificētajām daļiņām 90% bija melnā krāsā, kas arī bija šo te gumijas daļiņu dēļ. Tātad par parauga atkārtojumu skaita nozīmi. Visbiežāk pētījumos tiek izmantot tikai viens parauga atkārtojums, un tāpēc viens no tādiem mērķiem bija arī noskaidrot, vai ar vienu paraugu pietiek, lai interpretētu rezultātus, un tāpēc pētījumā tika ievākt 3 atkārtojumi katrā paraugu ievākšanas reizē, un tika aprēķināta tā vidējā koncentrācija un standartkļūda, kas pēc tam tika salīdzināta ar standartkļūdu starp mēnešu vidējām vērtībām, un no tā varēja secināt, ka katrai upei šīs te būtiskās koncentrācijas starp atkārtojumiem ir būtiskas vismaz vienā parauga ievākšanas mēnesī, un no tā jau var secināt, ka, lai iegūtu reprezentatīvus datus, tad nepietiek ar vienu paraugu atkārtojumu veikšanu. Tas arī būs viss. Paldies! Beidzot. Cheers. Jā, sveiki visiem. Atvainojamies par iepriekšējās prezentācijas tehniskajām problēmām un cerams, ka šajā prezentācijā viss aizies tā, kā tam vajadzētu būt. Jā, es esmu Alise no institūta, vides inženiera, un es jums šodien pastāstīšu par mikroplasmas piesārņojumu pludmales smiltīs. Jā. Par pētījumu vietu. Šajā projektā ievācām paraugus no 11 pludmalēm, kopumā 4 sezonās, rudenī, ziemā, pavasarī un vasarā, sākot no 22. gada oktobra līdz 23. gada jūnijam. Kā galvenie kritēriji tam, kuras pludmales izvēlēties, bija pludmales granulometrijas sastāvs un arī pludmales, tā teikt, piekļuve mums kā pētniekiem, lai būtu viegli aiznest inventāru, jo, kā jau mēs zinām, tad monitoringam būtu nepieciešams, lai visu var izdarīt diezgan raiti. Jā, tad par pašu paraugu ievākšanu. Kā redzams pirmajā bildītē, tad paraugu ievākšana sākas ar to, ka tiek novilkta 100 metrus gara transektus, kuras tiek izvietoti 3 kvadranti pēc nejaušības principa, no kuriem tiek ievāktas smiltis, no katra kvadranta aptuveni 7 litru spainis. Pēc tam tiek turpināts process šīs smiltis sijājot un papildus izmantojot filtrētu jūras ūdeni, jo mums arī sākumā likās, ka smiltis jūrā gan jau būs ļoti viegli sijāt caur sietiņiem, taču tā nevienmēr notiek, jo smiltis mēdz būt slapjas, vai arī ziemas sezonā, piemēram, tās bija arī nedaudz sasalušas, līdz ar to vajadzēja, tā teikt, ūdens palīdzību. Jā, tad pēc tam, kad viss spainis ir izsijāts, tad paraugu no sietiņa
no sieta vai abiem sietiem ieskalo vai ieliek burciņā. Kā var redzēt arī pēdējā bildītē, tas, manuprāt, bija no Jūrkalnes pludmales, ka jau esot pludmalē, pat ja mēs pētam mikroplasmas, tad jau pat ar aci var redzēt, ka tur jau ir piesārņojums. Tad pēc tam paraugu ievākšana turpinās izmērot visas pludmales platumu, lai pēc tam varētu ievākt paraugus arī no pludmales vidus un no veģetācijas, vietā kā pie veģetācijas, lai kopā būtu 3 transektes. Un arī katrā transektē mēs ievācām nelielu smilšu paraudziņu, lai varētu noteikt, kāds ir katras transektes granulometrijas sastāvs. Jā, tad par paraugu apstrādi. Katrs šis te paraugs atšķīrās pēc tajā esošajiem piemaisījumiem. Citos varbūt bija vairāk smiltis, citos bija vairāk organiskie materiāli, un no tā visa vajadzēja atbrīvoties, lai varētu tālāk veikt labāku vizuālo analīzi. Tad augšējā bildītē var redzēt, tika izveidota parauga apstrādes schēma, un tad attiecīgi katram paraugam tika izvēlēti attiecīgie soļi, bet lai arī tas paraugu apstrādes posms būtu pēc iespējas īsāks, taču lai paraugi būtu pēc iespējas labāk attīrīti. Jā, un šeit var redzēt, kā notiek smilšu sagatavošana granulometriskā sastāva noteikšanai. Tad sākumā smiltis tiek izžāvētas, un pēc tam tiek laistas cauri šādam te sijātājam, vai arī, kā mēs viņu saucam, par granulometrijas torni, kur ir 8 izmēri dažādi sieti, un tad pēc tam vienkārši katrā sietā tiek nosvērts, cik grāmi ir attiecīgās smiltis, lai pēc tam varētu saprast, kāda veida smiltis katrā pludmalē un transektē ir vairāk. Tātad par rezultātiem. Jā, sākumā par mezoplastmasu vai frakciju lielāks par 5. Kā var redzēt grafikā, tad augstākās koncentrācijas ir novērojamas rudens un ziemas sezonā, ar atsevišķiem gadījumiem, kad, piemēram, vasaras sezonā izlec Vecāķu pludmale vai arī pavasarī nedaudz Ventspils pludmale, bet ziemā un rudenī augstākās koncentrācijas ir redzamas, ka ir Akmeņraga pludmalē, Liepājā, kā arī tuvajā ziemas sezonā. Un otra frakcija, kādā mēs dalījām daļiņas, bija 1 līdz 5 mm. Arī šeit var izteikt uzreiz redzēt, ka tāpatās kā frakcijā lielāks par 5, tad lielākas koncentrācijas ir arī novērojams rudenī un ziemā. Arī tāpatās kā iepriekš, tad Akmeņraga Liepājas nedaudz tuvis pludmalēs, un arī, piemēram, vasaras sezonā izlec Vecāķu pludmale, ka tur arī bijušas vairāk daļiņas. Un šeit var aplūkot to, kāds ir tas sadalījums pa transektēm. Vidēji visās 4 sezonās var redzēt to, ka 3. transektē, kas ir vistuvāk veģetācijai, 5 no 11 pludmalēm ir augstākas koncentrācijas, kas ir Akmeņragā, Tūjā, Rojā, Daugavgrīvā un Mēsragā. Tad attiecīgi 2. transektē šīs te augstākās koncentrācijas ir vairs tikai 3 pludmalēs. Un 1. transektē, kas ir vistuvāk ūdens līnijai, arī 3 pludmalēs ir augstas koncentrācijas. Un arī šeit var redzēt, ka vēl joprojām Akmeņrags ļoti izlec tāpatās kā iepriekšējos grafikos. Jā, par mikroplasmas formu. Salīdzinot starp abām frakcijām, var redzēt, ka abās frakcijās visvairāk dominē fragmenti un nedaudz šķiedras. Attiecīgi pārējie daļiņu veidi, plēve, granula vai putuplasts bija atrodami ļoti mazā skaitā, vai, piemēram, lodīte frakcijā lielāks par 5 nemaz netika atrasta vispār. Un salīdzinot šīs te plasmas daļiņu formas starp sezonām, arī var redzēt, ka rudenī, ziemā un pavasarī, tāpatās kā salīdzinot tikai starp frakcijām, dominē fragmenti, taču vasarā nedaudz vairāk dominē arī šķiedras. Par mikroplasmas izmēriem
abās frakcijās, skatoties starp 3 transaktēm, var redzēt, ka visvairāk ir bijušas daļiņas frakcijā 1 līdz 5, jeb šis daļiņu grupas izmērs, kas ir 1 no 2, 2 līdz 3 un 3 līdz 4 mm. Un, jā, frakcijā, kas būtu lielāks par 5 daļiņas, tad visvairāk ir bijušas tieši lielākas, vislielākās vai lielākas, kādas tika identificētas, kas ir jau virs 12-13 mm. Ja. Par polimēru veidu, tad no tām daļiņām, kurām tika noteikta ķīmiskā analīze, visvairāk abās frakcijās tika identificēts polietilēns un polipropilēns. Frakcijā 1 līdz 5 arī polistirols nedaudz, un pie citām daļiņām ir iekļauti dažādi polimēru veidi, kuri bija sastopami ļoti mazā procentuālā daudzumā, piemēram, neilons, poliētera uretāns, kā arī PET un celofāns. Un pie neidentificētajiem ir tādas daļiņas, kuras noskot ķīmisko analīzi tās bija polimēri, taču, kā iepriekš Sanda minēja, ka ir nepieciešams vismaz 70% sakritība, lai to uzskatītu tā teikt par ticamu, tad šeit pie neidentificētajiem ir vienkārši polimērs, kuram šī sakritība nebija tie 70% uz augšu, bet bija nedaudz mazāk, bet tomēr tas uzrādījās kā polimērs. Par mikroplasmasas krāsu. Jā, tad abās frakcijās visvairāk dominēja caurspīdīga, melna un balta krāsa. Attiecīgi visas pārējās zila, sarkana, rozā un citas krāsas bija mazākā procentuālā skaitā. Un šeit ir viens no piemēriem par to, kāpēc tam izskatās šis granulometrijas sastāvu sadalījums, un šis ir tieši par vasaras sezonu, kur var redzēt katras pludmales visu 3 transakšu šo granulometrijas sastāvu, un var redzēt, ka nevienmēr vienā pludmalē pilnībā visā tās platumā ir vienāds granulometrijas sastāvs. Kaut kur var kaut kas atšķirties, varbūt rupjākas vai smalkākas smiltis kaut kur pa vidam. Tā kā, jā. Paldies par uzmanību. Labdien! Es šodien pastāstīšu par to, kas ietekmē mikroplastmasas pārvietošanos un, gan pludmalēs, gan pa jūru. Un tas tāds tīrāk vispārīgs raksturojums būs. Tātad, par ko es vēlētos pastāstīt par Baltijas jūras gan viļņu režīmu, gan straumēm, kā arī par to ietekmi uz mikroplastmasu un nedaudz arī par garkrasta saneša plūsmu un to ietekmi uz mikroplastmasas pārvietošanos gar krastu un arī pludmales zonā. Kad tā vispārīgi skatās uz viļņiem, viļņu enerģiju, Baltijas jūrā ir daudz zemākā enerģija nekā citos Eiropas reģionos, tā piemēram Ziemeļjūrā vai Atlantijas okeānā. Baltijas jūrā ir apmēram 2 līdz 5 kW uz metru un Ziemeļjūrā 12 līdz 17, tātad tur jau atšķirās vairākas reizes un pat 10 reizes
mazāks nekā Atlantijas okeānā, kur viļņu enerģija var sasniegt 24 vai pat 40 kW uz metru. Tad mūsu jūra ir daudz mierīgāka un vēl mierīgāks ir līcis nekā atklātā daļa. Un šeit ir parādīti viļņu augstumi. Viļņu enerģija tiek aprēķināta no viļņu augstuma, un tie stabiņu lielākie rādījumi, tas ir tieši maksimums, un maksimums ļoti atšķirās no vidējiem rādītājiem. Tad pirmie 3 stabiņi ir visaugstākie viļņi, 1% augstāko viļņu un 5% augstāko viļņu, un sanāk, ka šeit ir mērījumi no līča daļas un no atklātās daļas, tātad pie skultes šis viļņu augstums, maksimālais viļņu augstums sasniedz 2 metrus, un Pāvilostā atklātajā daļā var būt gandrīz 2 reizes augstāki viļņi nekā līča daļā. Un šīs viļņu enerģijas tiek aprēķinātas tieši no šī viļņu augstuma un no perioda. Un viļņu enerģija, visi maksimumi lielākie ir Pāvilostā, tas ir atklātajā daļā, ir vairākas reizes lielāka viļņu enerģija nekā Rīgas līča daļā, bet šie visi procesi ir ļoti īsā periodā. Un tās var būt vienas vētras laikā, šie spēcīgie viļņi ienāk, bet vidējie rādītāji ir daudz zemāki, bet ir svarīgi šos maksimumus apskatīt, jo tieši lielākās viļņu enerģijas izraisa visaktīvāko kustību. Var ilgu laiku periodu būt mierīga jūra un pilnīgi nekas nenotiek gan smilšu vai plasmasas gabaliņu pārvietošanā, bet tieši šajās spēcīgajās vētrās, īslaicīgajās notiek lielākā daļa procesu. Un šī viļņu enerģija ietekmē arī, kāds ir pludmales sastāvs. Tāds pieņēms, ka rupjgraudainajās smiltis parasti apskalo daudz spēcīgāki viļņi, un zemāki viļņi, tur ir sagaidāms smalkgraudaināks vai vidēji graudainas smiltis. Bet jāņem vērā, ka daudzas pludmales var būt gan ar mierīgiem, gan ar spēcīgiem viļņiem, bet tā kopumā skatoties Baltijas jūras atklātajā Kurzemes piekrastē ir šīs rupjgraudainākās smiltis un līcī ir vairāk smalkgraudainas, bet ir arī sava līdzība par atklāto daļu un austrumu daļu līcī. Šajās abās daļās kopā ir vairāk rupjgraudainas smiltis. Un šeit ir attēls par saneša plūsmu, un šis ir modelētājs saneša plūsmas virziens un apjoms, sākot no Kaļiņingradas līdz pat Pērnavas līcim, un Latvijas piekrastē redzēt, ka pašrā šis virziens ir vērsts no dienvidiem uz ziemeļiem un pretēji pulksteņu rādītāju virzienam Rīgas līcī, bet ir arī dažas pretēji virzītas plūsmas, gan pie Akmeņraga, gan arī austrumu piekrastē Rīgas līcī, un var redzēt, ka pie Irbes šauruma šie plūsma ir diezgan liela saneša plūsma, bet ļoti maz procents ieplūst iekšā tieši Rīgas līcī, un šeit ir tāda kā robeža vieta, kur kolkas raksts diezgan daudz aiztur saneša plūsmu un tikai daļa ieplūst iekšā līča pusē. Un nedaudz par straumēm. Šeit ir attēloti arī mērītie no smārda bojām, gudrijām bojām pie Skultes un pie Pāvilostas mērītas straumes. Un pārsvarā atklātā daļā šī strauma ir virzīta no dienvidiem uz ziemeļiem, un līča daļā šīs straumas ir vairāk mainīgas, un tieši šajā sezonā no māja līdz septembrim straumas virzījās galvenokārt uz dienvidu rietumiem. Un šī variācija līcī ir daudz lielāka nekā atklātajā daļā,
Un atklātajā daļā šīs straumes tieši kā seko arī kāds ir saneša plūsmas pārvietošanās šajā rajonā. Un tad nedaudz par saistību tieši ar mikroplasmasas kustību. Mikroplasmasa kustās līdzīgi kā smilšu graudiņi, bet tas nav ne tieši tāpat, jo atšķirās sastāvs, kā tās plūst, kā pārvietojās arī no daļiņu izmēra, bet principā tās pašas straumes, kas pārvieto smiltis, gan ar viļņiem, gan vējiem pārvieto arī mikroplastmasu. Un šis augstāks mikroplasmasas daļiņu daudzums parasti ir sagaidāms rupgraidainajās smiltīs, un tas ir pārsvarā atklātajā Baltijas jūrā, kas arī parādījās šajā pētījumā, ka bija vairāk atklātā daļā bija augstāks mikroplasmasas daudzums, un šī atklātā daļa bija līdzīgāka arī ar austrumu piekrasti Rīgas līcī. Kāpēc tieši tās rupgraudainu smilšu un ar augstāku viļņu aktivitāti mikroplasmas ir vairāk, ir, ka viļņi piedalās šo plasmasas daļiņu sadrumstalošanā un arī atkārtotā pacelšanā. Ja jūra ir mierīga, tad šīs visas daļiņas nosēžās un netiek izkustinātas, bet ja jūra ir ļoti aktīva, tā sašķeļ daļiņas sīkākās daļās un arī var pacelt tādas daļiņas, kas jau sen ir nogulsnējušās. Un potenciāli šie virzieni, kā mikroplastmasa pārvietojas, varētu sakrist arī ar saneša plūsmu un ar šīm piegrunts straumēm, ko veidojuši viļņi. Vēl viens faktors, kas arī ietekmē mikroplastmasas pārvietošanas, varētu būt arī upwellings, tas ir, kad ieplūst augstās ūdens masas, kad vējš aizpūš silto ūdeni no virsslāņa projām tālāk no krasta un ieplūst no apakšas augstā ūdens slānis, tas arī spēja aiznest no krasta prom šīs plastmasas daļiņas. Bet viena tāda lokāla ietekme, kas vairāk ietekmē Rīgas līci, ir tieši ieplūde no upēm, kas varētu paaugstināt šo mikroplastmasas koncentrāciju tieši līča daļā, tieši pie upju ieplūdes vietēm. Tas tā kā papildus mikroplastmasas avots. Un tāda vispārējie secinājumi, kad viļņu enerģija un plūsmas ietekmē sadalījumu, mikroplastmasas sadalījumu gar krastu, un ir šīs atšķirības starp atklāto daļu un Rīgas līča daļu. Atklātajā daļā ir daudz aktīvāka viļņu darbība, un šajā vietā arī sagaidām augstākas mikroplastmasas koncentrācijas, bet visiem šiem procesiem ir nepieciešama turpmāka pētījuma, tāpēc, ka nav joprojām tāda kopēja statistika izvilkta, kā pārvietojās mikroplastmasa un smiltis, jo tas nav viens pret vienu, tur tiešām atšķirās šie sastāvi, bet ir saskatāmas līdzības, ka vienkārši seko fizikas likumiem un kā plūst mikroplastmasa un kā plūst smiltis. Tā ir tāda interesanta tēma un saistība, kurās vietās varētu būt sagaidāms vairāk plastmasas koncentrācijas atkarībā no smilšu plūšanas gar krastu un viļņu darbības. Tas arī būtu un viss. Paldies!
Jā, un mūsu pēdējā prezentācija ir par rekomendācijām turpmākam mikroplasmas monitoringam, jo tagad mēs esam dzirdējuši rezultātus, kādi ir gadu ievācot upju un smilšu paraugus, un arī par tiem iemesliem un dažādiem fizikāliem lielumiem, kas norisinās jūras vidē, kas ietekmē mikroplasmasas apjomu, pārvietošanos, sastāvu un tam līdzīgi. Ja mēs runājam par monitoringu kā tādu, kāpēc vispār mums ir vajadzīgs monitorings, jo tas nav tikai tāpēc, ka mums Eiropa prasa un liek, un lai Latvijas Hidroekoloģijas institūtam būtu darbs, kas, protams, ir ļoti jauki, bet tam ir arī dažādi citi iemesli, domājot par vides kvalitāti un ilgtspējību nākotnē. Protams, tās ir normatīvu aktu prasības. Tie ir arī pētniecības dati, kur arī nozīmē to, ka ar šādiem datiem mēs varam iesaistīties starptautiskā sadarbībā ar citu valstu pētniekiem, bet arī ir svarīgs monitorings, lai konstatētu piesārņojumu kā tādu, lai vispār saprastu, vai tas ir, cik tas ir un kādas ir atšķirības dažādās vietās, kā mēs tagad to, piemēram, zinām par upēm, ka Lielupē ir vismazāk, Salacā ir visaugstākās koncentrācijas, pirms tam mēs to nezinājām. Šī informācija mums ir nepieciešama nākotnē ūdens ekosistēma aizsardzībai un arī ilgtspējīgai, saprātīgai dabas resursu apsaimniekošanai. Un, protams, tam visam centrā ir, ka šādā veidā arī komunicējot ar sabiedrību, mēs sabiedrību izglītojam un arī interesējam jautājumā par vides aizsardzību. Kas ir svarīgi monitoringā, ja kādam tam ir jābūt, jo saskaņā ar dažādām Eiropas Savienības prasībām tiek monitorēts ļoti daudz kas, un šī būtu tikai viena no monitoringa vienībām, kas ir jānodrošina. Tāpēc monitoringam ir svarīgs laiks un izmaksas. Tas nevar būt neadekvāti dārgs un patērēt ļoti, ļoti ilgu laiku, lai vienā gadā ievāktos paraugus mēs, piemēram, neturpinātu apstrādāt vēl pēc tam 2 gadus. Tam ir jābūt ar zināmu precizitāti, lai vismaz varētu novērtēt izmaiņas noteiktā laika posmā vai izmaiņu virzību. Monitoringam ir jābūt salīdzināmam starp dažādām, piemēram, Eiropas Savienības valstīm vai nacionālā līmenī starp dažādām upēm, starp dažādām pludmalēm. Vadlīnijām jābūt ir saprotamām, jo nereti monitoringu veids nevis pētnieki, bet, piemēram, dažādas institūcijas, kuru primārā nodarbošanās nav zinātne. Un monitoringam arī jābūt ir pielāgojumam, lai izstrādājot metodas, piemēram, uz kaut kādām viena rupjuma smiltīm, mēs zinātu, kā mums ir jārīkojas, ja mums pludmalē ir sastopams pārsvarā cita rupjuma smiltis. Un te jāpiebilst tāda svarīga lieta, ka vienota Eiropas Savienības monitoringa vadlīnija mikroplasmasai smiltīs un upēs joprojām nav. Tāpēc noteikti savas korekcijas arī ieviesīs tas brīdis, kad būs pieejami kaut vai dažādi ISO standarti, lai mēs visi varētu strādāt pēc vienotiem noteikumiem, bet pagaidām šāda programma nav. Un tad, ja mēs tagad paskatāmies kritiski uz to, ko mēs izdarījām un kāds tad varētu būt šis turpmākais monitorings Latvijā piekrastes smiltīs tieši pludmalēs. Mēs tātad ņemām paraugus no 11 vietām un aplūkojot tās visas, ko mēs varētu no šīm vietām paturēt, kuras izslēgt, kā jau iepriekšējā prezentācijā jūs redzējāt, ka apstākļi atklātā jūrā un līcī var būt dažādi. Un tāpēc ir atsevišķas vietas, kur vairāk akumulējās mikroplasmas un vietas, kur mazāk, un tam nevienmēr ir saistība ar antropogēno noslodzi. Respektīvi, mēs nevaram izdarīt secinājumus, ka līvi apdzīvotākās un apmeklētākās pludmalēs noteikti būs vairāk mikroplasmasa. Skatoties uz atklātās jūras daļu, šobrīd ir Liepāja, Ventspils, Jūrkalna un Akmeņraks. Un jāsaka arī, ka būtu labi visu šīs 4 vietas arī paturēt. Kāpēc? Jo Ventspils un Liepāja kā viens no lielākajām pilsētām ar savu slodzi un salīdzinoši paaugstināto mikroplasmas koncentrāciju, Akmeņraks ir savukārt ar diezgan izteiktu mikroplasmasas daudzumu, arī
dažādos sezonas mēnešos, neskatoties uz to, ka tas ir savukārt ļoti maz apmeklēts. Lūk, tur Akmeņragā viņš ir tā kā izvirzījums, to tieši nosaka tā ģeogrāfiskais izvietojums un dažādi fizikāli procesi. Līdz ar to tā kļūst par tādu kā labu references vietu, kur skatīties tālāku mikroplasmas sastopamību. Akmeņrags ir arī vienīgā vieta Latvijā, kurā mēs konstatējām situāciju vienā noteiktā paraugu vākšanas reizē, kad blakus ūdenī pie smiltīm ūdens tiešām bija kā mikroplasmasas upa, ko varēja redzēt pilnīgi ar aci, vizuāli novērtēt, pasmaļot ūdeni, var redzēt, ka tur peld mikroplasmasa. Un šis piesārņojums visdrīzāk tajā reizē bija atnests no citurienes, nevis radies krastā. Un savukārt Jūrkalne atklātajā jūras daļā mums būtu kā vieta, ar ko salīdzināt, kur savukārt piesārņojums ir salīdzinoši neliels. Skatoties tālāk Līča teritorijā, te gan jāsaka, ka ir mērsraksts, kuru mēs varētu arī izslēgt no turpmākas monitorēšanas, lai padarītu monitoringu racionālāku un teiksim arī kā ir lētāku, paturot roju un enguri, kur ir salīdzinoši neliels piesārņojums. Un savukārt otrā pusē mums, protams, Daugavgrīva un Vecāķi ir tie, kas vairāk raksturo Rīgu, Rīgas teritoriju. Vecāķi ir pludmale ar ļoti lielu apmeklētāju noslodzi, un tie ir labi indikātori mikroplasmas piesārņojumam. Lielest atkal mums ir kā referents, kur piesārņojums ir mazāks, un Tūja savukārt ir nākamā vieta, ko varētu arī izslēgt, bet Tūja ir ar lielu attīstības potenciālu. No infrastruktūras viedokļa un visdrīzāk tur ir sagaidāms, ka šis mikroplasmas piesārņojums ar laiku palielināsies. Tāpēc arī to mēs šobrīd esam atstājuši, un tas rezultējās tajā, ka tās turpmākās monitoringa vietas būtu 10, kas būtu gan reprezentatīvi un aptvertu visu piekrastes teritoriju. Tālāk runājot par to, kad veikt mikroplasmasas monitoringu smiltīs, pilnīgi noteikti uzreiz var pateikt, ka ne ziemā, tas ir no loģistikas viedokļa ļoti sarežģīti, tas ir smags darbs un nevienmēr ar salīdzināmu un labu rezultātu, jo smiltis ir sasalušas, visa pludmales teritorija var būt ļoti slidena un paraugs ievākt ir sarežģīti, lai neteiktu, ka neiespējami. Mēs labi redzam, ka būtībā mums sadalās tādās divās lielās grupās rudens, ziema un otra pavasaris, vasaras, kur attiecīgi rudenī, ziemā mikroplasmas bija augstākā koncentrācijā un pavasarī, vasarā viņa bija zemākā. Ar ko tas ir saistīts? Mums ir versijas par to, ka mikroplasmasa rudenī, ziemā varētu būt vairāk ieslēgta smiltīs, mitrajās smiltīs, un savukārt pavasarī, vasarā viņa vienkārši sausās smiltīs tiek vieglāk aizpūst tālāk projām. Tāpēc ir tāds loģisks tas lēmums, ka mēs varētu palikt pie 2 sezonām, lai būtu reprezentatīvāki dati, un tas tad būtu rudens un vasaras sezona. Vasara arī ir svarīga no tā viedokļa, ka mēs redzam, piemēram, apakšējā stabiņā tādā vietā kā Vecāķi, uzreiz ir izteiktāki augstāka koncentrācija, kas visdrīzāk saistīta ar turismu. Tāpēc vasaru kā to sezonas brīdi, kas vairāk raksturo tieši cilvēku antropogēno ietekmi, nevajadzētu izslēgt. Cik atkārtojumus, cik transektes? Šobrīd mums bija 3 transektes, un katrā no viņiem bija šie 3 atkārtojumi. Un jāsaka jau, ka zinātnē tas maģiskais skaitlis 3 datu ticamībā ir tas minimālais, ko arī būtu vēlams paturēt. Ja mums tiešām ir ļoti jādomā par kā maksimāli samazināt izdevumus un šo monitoringu padarīt tādu pēc iespējas mazāk laika un resursus patērošu, tad vēl mēs varētu runāt par otrās vidējās transektes izslēgšanu, jo, kā mēs secinājām, bieži vien paraugos vislielākā koncentrācija ar mikroplasmas ir tieši 3. transektē, kas varētu būt skaidrojums ar to, ka tad, kad šīs daļiņas tiek izskalotas, tad aizskalojot viņus tālāk, smiltīm izžūstot, viņas vienkārši tiek aizpūstas, aizripinātas pa smiltīm un atdurās pie veģetācijas, kas kalpo par tādu tā kā dabisko filtru, un tur viņas aiztur. Līdz ar to tā pirmā transekta, kas ir ūdens apskalotā daļa, un pēdējā 3. pie veģetācijas būtu tās būtiskākās. Labi būtu paturēt visas, bet ja mums kaut kas ir jānoīsina, tad tās būtu atstājot 1., 3. transekti un katrā pa 3 atkārtojumiem.
Kāda ir metodika un cik lielas daļiņas? Tā kā mums joprojām nav šīs vienotās metodikas Eiropas Savienībā, kur noteikti kādreiz būs, un tad mums būs tam noteikti jāpielāgojas, tad šobrīd mēs ieteiktu palikt pie tā, kā mēs jau to veicām, jo tas ir arī literatūras avotos balstīta izvēlēta metodika. Mums ir 2 izmēra frakcijas, 1 līdz 5 mm un lielāks par 5 mm, un izmantojam esošās metodas, kas ir 3 atkārtojumi, 50 x 50 cm lieli rāmji, virsējie 3 cm smilšu, kas kopā veido pilnu 7 litru smilšu spaini, kurš attiecīgi pēc tam tiek izsijāts uz 2 izmēru sietiem. Ir nepieciešama noteikti metodika pavisam mazām daļiņām, kas ir mazāks par 1 mm, bet pie tā tiek atsevišķi strādāts, jo šāda veida paraugi ir daudz sarežģītāk attiecībā uz to apstrādi, un arī analīze ir ilgāka, un tie noteikti netiktu ievākti tik bieži un tik regulāri, kā tas monitorings šīm salīdzinoši lielajām daļiņām, ko mēs tagad piedāvājam. Runājot par upēm, kur veikt monitoringu, mums ir 4 upju baseini, un atbilstoši arī esošajiem baseinu apsaimniekošanas plāniem būtu labi katrā no viņiem vienu upi monitorēt. Un tad tās būtu Venta, Lielupe, Daugava, un savukārt Gaujas baseinā es tomēr ieteiktu, ka tā būtu Salaca. Kāpēc? Jo Salacai ir kaut kādi, acīm redzot, punktveidi piesārņojumi, kā jūs redzējāt iepriekšējā prezentācijā, kur kolēģi prezentēja par mikroplasmasu upēs. Ir kaut kādi punktveidi avoti, kas izraisa to, ka Salacā ir atsevišķi ļoti augsti piesārņojuma līmeņi. No kurienes konkrēti viņi ir, mēs tā pavisam droši nevaram pateikt. Mums ir zināmas versijas, bet tas būtu jāpaskatās sīkāk. Bet tur būtu nozīmīgi monitorēt tālāk un skatīties, vai šis piesārņojuma līmenis, mainoties dažādiem apstākļiem, mainās, vai tas saglabājās un kā tam varētu būt iemesli. Jo tas, ja mums ir vairāku 10 reižu lielāks piesārņojums nekā citās upēs, un pat ne tikai 10, tam vajadzētu pievērst uzmanību. Tad šīs būtu tās 4 upes. Par to, kad to darīt. Tas ir sarežģītāks jautājums, bet uzreiz atkal jāsaka noteikti ne ziemā, jo ziemā mēs pat nevarējām ievākt visās upēs paraugus, arī ņemot vairāk laikapstākļus. Rudenī, ziemā daļiņi ir mazāk, pavasarī, vasarā vairāk, tāpēc atkal mēs atgriežamies pie tā, ka tas noteikti būtu rudens, kā viena sezona, kurā ievākt paraugus. Otra, ja jāizvēlas starp pavasari un vasaru, te, laikam viennozīmīgi to izvēli noteiks arī paraugu apstrādāšanas sarežģītība, jo vasarā paraugi izskatās šādi te, zaļi no aļģēm, kas nozīmē, ka viņu apstrāde ir ilgāka, dārgāka un var arī pazaudēt daļu no daļiņām apstrādes procesā. Tāpēc tas optimums varētu būt arī 2 sezonas, kas ir rudens un pavasars. Kā upēs veikt monitoringu? Tie pilnīgi noteikti saglabājās mums maģiskie 3 atkārtojumi, un to arī kolēģi ļoti labi parādīja ar datu analīzi, ka tā novirze izkliede var būt tik liela, ka 3 atkārtojumi ir nepieciešami optimālam datu ticamībai, jo mēs nekad nezinām gan pludmalē, gan upēs ievācot, vai, piemēram, pludmalē tur kāds ir ar savu, sintētisko irstojošo vielu pirms tam gulējis, un tāpēc tas paraugs būs ar ārkārtīgi lielu daļiņu koncentrāciju, vai upē, piemēram, ir bijis kāds mikroplasmasas daļiņu apkopojums, jo ir zināms, ka upē viņiem ir tendence mikroplasmasai apaugot ar mikroorganismiem, ir tendence saķerties tādos tā kā grupējumos. Katra atkārtojuma ievākšanas laiks ir 30 minūtes, un vienīgā izmaiņa, lai optimizētu monitoringu, būtu tas, ka šajā pētījumā mēs izmantojām 100 mikronu tīklu, tad to varētu mainīt un vajadzētu mainīt pret 300 mikronu tīklu. Kāpēc? Jo, piemēram, jūrā jau ir pieņemta, ka tāda vispār zinām praksa, ka mēs izmantojam 300 mikronu tīklu, un arī analizējot šos paraugus, mēs secinājām, ka
lielākā daļa pēc izmēra daļiņu koncentrācija ir tieši robežās no 300 līdz 1000. Un tāpēc arī būtu racionāli tad nomainīt. Vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam viņu ievākto paraugu filtrēt uz 100 mikronu sietu, lai nepieļautu lielu šķiedru zudumu. Jo šķiedrām, kā garām un tievām, ir tendence arī pēc paraugu ievākšanas, pēc tam viņas sakoncentrējot uz filtra, viņām ir tendence tā kā, iet cauri šim filtram. Un atkal jau Eiropas Savienībā kopumā vienotas metodas mums nav, mēs izmantojam esošās un esam gatavi gan praktiski, gan psiholoģiski kaut kādā brīdī pielāgoties tiem standartiem, kuri kaut kad viņi noteikti būs spēkā. Mums jebkurā gadījumā vēl saglabājas diezgan daudz nezināmā, jo mēs esam ievākuši datus detalizēti, rūpīgi viņus paraugus apstrādājuši, bet tie mums tomēr ir 1 gada dati. Līdz ar to mēs nezinām, vai šīs sakarības ir sezonāli vai citu faktoru noteiktas, vai arī viņas ir nejaušas. Respektīvi, vai ievācot, piemēram, vēl 1 gadu, mēs nonāksim pie tādiem pašiem secinājumiem, arī, ka tur daļiņas vairāk ir rudenī un ziemā, mazāk vasarā un pavasarī, ka viņas ir vairāk sastopamas, piemēram, 3. transaktē un tam līdzīgi. Tāpēc, domājot par to, kādas varētu būt robežu vērtības, tas ir diezgan sarežģīts jautājums, jo robežu vērtības pēc būtības, kas tad tas ir? Definīcijas ir dažādas, bet to mēs varētu aprakstīt tādā veidā, jo monitoringā ir svarīgi šīs robežu vērtības, jo tas ir tas, ko tad monitorings mums pasaka, vai joprojām tā vidas situācija ar piesārņojumu, vai viņa ir pieņemama, vai viņi jau sāk likt domāt par kaut kādām darbībām, lai ierobežotu piesārņojumu, vai piesārņojums laika gaitā palielinās vai samazinās. Mums ir jābūt kaut kādām vērtībām, ko mēs pieņemam tā kā sākuma punktu vai izējas punktu, lai saprastu, ar ko salīdzināt. Robežu vērtība var būt lielums, kas ir jāpārsniedz, lai izpaustos reakcija parādībai notiktu kaut kāds rezultāts. Piemēram, ja mums ir ļoti daudz mikroplasmasas pie kaut kādas noteiktas koncentrācijas, mums samazinās zooplanktona skaits. Un tad to koncentrāciju zinot, tā tad būtu tā robežu vērtība. Tas var būt punkts, kurā mainās ekosistēma kvalitāte un ir atbildes reakcija ekosistēmā, vai arī tas ir robežu vērtība, vēl uzskata, ka tas ir daudzums toksiskai vielai, zem kuras neradīsies nevēlams efekts. Par toksicitāti runājot, mikroplasmas nekad nav tīra, inerta viela. Tas ir savienojums, kurā ir ļoti daudz dažādu papildu vielu, kas nereti ir toksiskas. Tāpēc arī robežu vērtības var noteikt šādā veidā, bet tam visam apakšā jābūt arī daudz dažādiem testiem, lai nonāktu pie secinājumiem par robežu vērtībām. Vēl arī runājot vispār par robežu vērtībām Eiropas Savienībā, jo varētu domāt, kāpēc mēs nevaram paskatīties, kur jau ir kaut kādas robežu vērtības, piemēram, nezinu, kādā citā valstī un izmantot to kā bāzes informāciju un pārnest uz šejieni. Nav tik vienkārši, jo robežu vērtībām ir geogrāfisks mērogs. Tās var būt atkarīgas no dažādiem biotiskiem un abiotiskiem faktoriem. Tāpēc gala rezultātā katram specifiskam reģionam var tikt noteikt savas robežu vērtības. Robežu vērtības var atspoguļot arī nevis reālos, bet potenciālos riskus. Par to mēs arī nedaudz vairāk tālāk parunāsim. Robežu vērtībām turklāt jāņem vērā arī jūras ekosistēma dinamiskais raksturs, un tas var mainīties laikā un telpā, kā mēs arī to ļoti labi redzējām un pārliecinājāmies, sezonāli skatoties mikroplasmas piesārņojumu izplatību, jo mainās hidroloģiskie, klimatiskie apstākļi, mainās, piemēram, plēsēju barības objektu attiecības, un tas viss var ietekmēt arī robežu vērtības. Un robežu vērtībām jāņem vērā arī ekosistēma atjaunošanās spēja. Un tā visa rezultātā sanāk, ka tā ir tik ļoti kompleksa sistēma jūras vidē, ka, ja ir jāatbild projektā uz jautājumu, kāds tad ir risinājums, lai mēs noteiktu robežu vērtības, tad šis būtu attēls, kas visvairāk raksturot atbildi uz šo jautājumu. Bet, ja tomēr mums ir, ja kāda veida atbildes jānonāk, tad paskatīsimies mazliet vairāk par to, kādas tad mums ir tās opcijas robežu vērtību noteikšanai.
ko mēs varam izmantot. Mēs varam izmantot tā saucamo nulles stāvokli, kas nozīmē, ka tas ir tas atskaites punkts, jeb references stāvoklis, no kura brīža mēs sākam skatīties. Piemēram, ja mēs zinām, ka Lielupē ir, pieņemsim, 2,5 mikroplasmasas gabaliņi uz kubikmetru, tad tas ir tas sākuma stāvoklis, pret ko mēs tad to salīdzināsim, kāda būs situācija Daugavā, kāda būs situācija Ventā un citur. Vēl robežvērtību noteikšanu var noteikt pēc neatgriešanās stāvokļa principa. Tas ir tāds ļoti dramatisks, kas nozīmē, ka tad, kad ir pārsniegts kaut kāds šis noteiktais robežvērtību līmenis, tad tiek izraisīts neatgriezeniskas izmaiņas, bet par tāda veida robežvērtībām mums trūksta datu, kurus var pamatot ar ekotoksikoloģiskiem testiem un pētījumiem. Un tad vēl ir arī piesardzīgā pieeja robežvērtību noteikšanai. Tas nozīmē, ka tiek ieviestas, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību, tiek ieviestas lielas drošības rezerves. Ir Eiropas Savienībā veiktajos pētījumos un atskaitēs šajos pētījumos šī pieeja tiek ieteikta arī mikroplasmasai, jo tā ļauj noteikt sliekšņus, arī tad, ja koncentrācijas riska attiecība nav zināma, bet ir kaut kādas norādes par riskiem. Un vēl cits veids šim konceptam ir tas, ko arī mēs varētu izmantot, kas ir piesārņojuma līmenis attiecībā pret nepiesārņotām vai maz piesārņotām vietām. Piemēram, Lielupe pret Salacu, ja būtu jāsaka kāds piemērs. Vēl par robežvērtībām to noteikšanai varētu liecināt, ir tādas koncentrācijas, kas nav pieņemamas sabiedrībai, bet tas vairāk dara izmēros lielam piesārņojumam, ka tajā brīdī, ka pludmale ir tik piesārņota, ka mēs to visi redzam ar aci un izjūtam diskomfortu, tad arī ir skaidrs, ka šīs robežvērtības ir sasniegtas. Ir arī tāds termins kā zemākā robežvērtība, kas nozīmē, ka ir noteikti līdz tai zemākajai koncentrācijai, kas rada nelabvēlīgu ietekmi, bet arī tur trūks datu, jo arī to var noteikt tikai ar dažādu veidu testiem un papildus pētījumiem. Un tad arī tāda pieeja kā nepasliktināšanās, ka Eiropas Savienības dalībvalsts aizsargā un saglabā jūras vidi, novēršot pasliktināšanos. Tas nozīmē, ka mēs zinām, kāds stāvoklis ir tagad, tad mūsu uzdevums ir nodrošināt to, lai nepaliek sliktāk. Un šīs tad būtu tās 3 robežvērtību noteikšanas opcijas mūsu apstākļos, pie kā mēs varētu pieturēties, īstenojot turpmāku monitoringu un uzkrājot datus. Mums šobrīd ir noteikts nulles stāvoklis, jeb atskaites, jeb references stāvoklis, ka mēs zinām, kāds ir vispār piesārņojums, pielietojot noteiktas metodes. Tas var pamainoties metodēm, bet es domāju, ka arī šīs metodes nemainīsies tik dramatiski, lai mēs nevarētu datus izmantot. Tad arī piesardzīgā pieeja, kur varētu izmantot to sadaļu, kur tiek salīdzināts piesārņojuma līmenis attiecībā pret nepiesārņotām vai maz piesārņotām vietām. Un upju gadījumā tā būtu Lielupe. Smilšu gadījumā mums vēl tad būtu jāpapēta, kura vieta tā varētu būt, bet tā būtu arī kāda no šīm mazāk piesārņotām vietām, piemēram, Roja, Jūrkalna vai kāda no šīm vietām. Un nepasliktināšanās monitoringa rezultātā tad arī mēs varētu vērot un skatīties līdzi, vai situācija uzlabojās, saglabājas tāda pati, bet galvenais, lai viņi nepasliktinātos, un ja viņi pasliktinās, tad kas ir pamainījies dažādos apstākļos un kas mums būtu jādara, lai to novērstu. Tad līdz ar to secinājums ir, ka kombinēta references stāvokļa, piesardzīgās pieejas un nepasliktināšanās pieejas šāda veida opcija, pamatojoties uz esošiem datiem, un kā arī papildinot tos ar jauniem monitoringa datiem, būtu tā, kas mums ļautu ar laiku izvērtēt un arī noteikt robežvērtības. Šobrīd mēs to vēl nevaram tā skaidri izdarīt. Un tās arī var tikt pārskatītas un tikt pielāgotas Eiropas Savienības prasībām vienotajām metodēm, tad, kad tādas tiks ieviestas. Paldies! Ar to arī mēs esam pabeiguši savu prezentāciju ciklu šajā seminārā.
Un tagad mums ir laiks jautājumiem un atbildēm no auditorijas, gan klātienes, gan neklātienes. Un tāpēc mēs tālāk turpināsim, kur jūs varēsiet visus mūsu runātājus redzēt un uzdot jautājumus. Un tad mēs gluži vienkārši tagad pārsēdīsimies citā telpas vietā. Labdien! Lūdzu, droši rakstiet savus jautājumus čatā. Pagaidām mums vēl nav. Varbūt kāds no klātesošajiem vēlas uzdot kādu jautājumu? Jā, paldies. Es gribēju pavaicāt, vai tad, kad jūs, es varbūt palaidu garām prezentācijā, bet tad, kad jūs analizējāt arī šo te konstatēto daļiņu lielumu, vai tas, ka atklātajā jūrā ir lielāka šī viļņu enerģija, kas varētu ietekmēt arī plasmasas daļiņu sadalīšanos, kaut kādā veidā atspoguļojās, teiksim, skatoties uz tām daļiņu izmēra grupām, jeb tādu secinājumu šobrīd vēl nevar izdarīt? Bija ņemtie paraugi no smiltīm, un tur bija tieši 1/5 izmēru mikroplasmasas izmērs atbildi šajām aktīvākajām vietām. Tieši augstāka koncentrācija bija, bet jā, tur ir maz dati, lai veiktu secinājumu, bet bija tāda tendence. Tā kā nevarētu teikt, varbūt statistiski pārliecinoši, bet bija šī tendence, kad tieši šis izmērs 1/5 milimetru un lielāka viļņu darbība, tieši atklātā daļa un austrumu piekrastē arī bija šīs līdzības. Un tajās vietās, ko jūs ieteicāt saglabāt kā smilšu monitoringa vietas, ja runājam, teiksim, par atklāto krastu, Liepāja, Ventspils, protams, gan lielas pilsētas, gan Ventspilī pie tām arī no Ventas ienestais piesārņojums. Kā ir tām abām pārējām pludmalēm? Vai tur arī ir kāda upe, es saprotu, nelielāka, kas ietek pie Akmeņa raga, un otrs bija Jūrkalni, vai ne? Punkts. Kas arī varētu ienest kādu piesārņojumu, ja nē? Akmeņa ragā visdrīzāk piesārņojums tiek atnests no citām valstīm. Varētu būt no Lietuvas puses, no Polijas puses, jo cita tāda izskaidrojuma tik ļoti izteiktai koncentrācijai brīžiem mums nav, jo vieta ir ļoti neapdzīvota un nomaļa. Drīzāk šis te viņas geogrāfiskais izvietojums, tas, ka viņa ir kā izvirzījums jūrā, attiecības pret straumēm, viļņiem nosaka to, kāpēc tur ir tendence piesārņojumam uzkrāties, akumulēties.
Par Jūrkalnu runājot, arī tādu izteiktu avotu nav. Tur arī piesārņojums ir salīdzinoši zems, un tāpēc mēs viņu izmantotu, lai salīdzinātu pret Liepāju, pret Ventspili, pret Akmeņragu. Jo būtībā monitoringa ieteikumi mikroplasmasai ir izvēlēties tādas vietas, kurās patiešām ir kaut kādi zināmi vai nu šie te punktveida piesārņojuma avoti, kas ir notekūdeņa attīrīšanas iekārtu izplūdes vietas vai upju ietekme, bet, lai to salīdzinātu pret kaut ko, mums būtu vajadzīga arī vismaz viena šī references vieta, kas ir salīdzinoši tīra. Tāpēc arī mēs viņu ierosinām paturēt. Respektīvi, tur tā ietekme tiešām būtu ne tik daudz no iekšzemes, kā pati pludmale un tas, kas ir ar jūras straumēm atnests. Jā, jā. Mums ir jautājums čatā no Elīnas Mednes. Paldies par prezentāciju. Vai nebūtu racionāli veikt smilšu monitoringu arī Ovīšu kolkas raga tūmā, kur raksturīga lielāka smilšu izgulsnēšanās, tātad arī potenciāli mikroplasmasas, kā arī tas, kā iedarbojas kolkas raga atklātās jūras līča viļņu šķelšanās fenomens? Viens no iemesliem, tātad šajās divās vietās mēs arī pirmajā gadā, ko Inti iepriekš minēja, sadarbībā ar Selgas korporāciju gan Ovīšos, gan pie kolkas raga mēs ņēmām paraugus. Manuprāt, viens no iemesliem, kāpēc mēs nepaturējām, Ovīšus, bija tas, ka tur bija rupjas smiltis, kas ļoti traucē, tā teikt, ātri paņemt paraugus, jo tas smiltis vienkārši nevar izsijāt. Kā arī jau pēc tā pirmā gada varēja redzēt, ka Ovīšos piesārņojums ir, principā nekāds, ka tur nav piesārņots. Par kolkas ragu, gan par smiltīm īsti neatceros, bet, manuprāt, tur arī likās, ka varbūt ar to, kad kolka ir turistu ļoti apmeklēta, ka tur varētu būt liels piesārņojums, taču tas tā neuzrādījās. Vai vēl kādam šeit uz vietas vai čatā ir kādi jautājumi? Droši. Mums ir jautājums uz šeit. Man ir jautājums par upēm. Šī projekta ietvaros tika pētīts mikroplasmas daudzums upju grīvās, tās ietekas vietā. Vai ir plānots pētīt mikroplasmasas daudzumu arī kaut kur upes augštecē? Kā mēs zinām, Daugavai viņa plūs caur vairākām valstīm, varbūt arī kāda pārobežu ietekme. Tas būtu visnotaļ vērtīgi, it sevišķi Salacas gadījumā saprast, no kurienes nāk šīs augstās koncentrācijas. Vai tas ir kaut kāds, es nezinu, tilts, vai tā ir kaut kāda tiltu ceļu infrastruktūra vai kāds īpašs objekts, kas izraisa šo te gumijas daļiņu piesārņojumu. Tāpatās arī tīri no tādas zinātniskās vērtības, būtu ļoti interesanti paņemt un kartēt vienu upi visā tās garumā Latvijas teritorijā, lai saprastu, kuras apdzīvotas teritorijas vai dažādi infrastruktūras vai citu veidu objekti izraisa piesārņojumu vai ir ar to saistīti. Jāsaka gan, ka Latvijā šobrīd ļoti aktīvi norisinās arī tāds sabiedriskās zinātnes projekts kā plastmasas pirāti, kuru īsteno skolēni. Šobrīd, ja nemaldos, 35 skolas Latvijā, kur skolēni ir ievākuši paraugus ar mikroplasmasas tīkliem, tiesa gan ievācot lielās daļiņas, lielākas par 1 milimetru. Viņi ievāc paraugus un pēc tam sūta tos mums, mēs tos analizējam un dati tiek ievadīti tādā kopējā Eiropas Savienības liela projekta ietveros kopējā tādā informācijas tīklā, kur var tad pēc tam uzzināt informāciju, kāds vispār ir upju tīkla piesārņojums ar mikroplasmas lielajām daļiņām Eiropas upēs. Paldies. Vai notiek
Jā, jautājums no Reiņa Kostandas. Vai notiek zināšanu apmaiņas starp Eiropas Savienības dalību valstīm mikroplasmas piesārņojumu ievākšanā? Vai kāda valsts ir ņēmusi no jums labo piemēru? Mēs esam, gribētos teikt, diezgan zinoši un varoši šajā jomā. Esam apmācījuši Polijas pētniekus un pētniekus no Islandes, jo mums ir jau vairāk gadu pieredze, apmācīts personāls un arī īpaši iekārtot laboratoriju. Turklāt mēs nemitīgi strādājam pie tā, lai arī papildinātu savas tehniskās iespējas analītiskajā ziņā. Vai notiek informācijas apmaiņa? Jā, ir šīs darba grupas, kuras tātad strādā tieši saistībā ar dažādām direktīvām. Un tāpēc arī tas ir tikai laika jautājums, lai kaut kad šīs vienotās monitoringa metodas un ISO standarti, jau šobrīd skatoties ISO standartos, var redzēt dažādas ar mikroplasmas tematiku saistītas metodas, kuras ir statusā, ka tiek izstrādātas. Es domāju, tas ir aptuveni 2 gadu jautājums, lai mēs tiktu visi pie šīm te vienotajām metodēm. Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai arī visiem viss ir skaidrs? Vēl viens jautājums no klātesošajiem. Jā, man būs jautājums par to, vai kāda Baltijas valsts jau ir izstrādājusi robežlīnijas saistībā ar mikroplasmas daudzumu jūrā vai saldūdeņos. Cik man zināms, tad nē. Ir makro piesārņojumam, makroplasmasai ir, bet mikroplasmasai vēl pirms šīs prezentācijas, pirms uzstāšanās vakara vēl lasīju dažādus dokumentus, mēģinot atrast, varbūt kaut kas jauns ir parādījies, bet pagaidām, cik man zināms, nē, jo tas ir jautājums, ko risina ļoti daudzās valstīs. Jāatzīst arī, ka šie dažādu valstu pētnieku pieņēmumi par to, kā labāk veikt monitoringu, atšķirās, un to var ļoti labi redzēt dažādās sanāksmēs, kur, piemēram, dienvidu valstis ierosina veikt monitoringu ar metodēm, kur vajadzīgs ir ideāli sausas smiltis. Mūsu apstākļu, tā kā mūsu klimatiskos apstākļos un tajā brīdī parasti noprotestē gan tās valsts, kur mēs esam kopā Latvija, Lietuva, Igaunija, arī tālāk vēl uz ziemeļiem, ir skaidrs, ka šādas metodas ieviest nav iespējams, jo mums ļoti reti, kad ir tāda situācija, lai mums būtu pilnīgi perfekti noteiktā dziļumā sausas smiltis. Un šie visi apstākļi ir tie, kas apgrūtina to robežu vērtību noteikšanu, jo viņas noteikti būs dažādās valstīs, un cik man ir zināms, pagaidām vēl neviena valsts nav līdz tam tikusi, lai būtu šie cipari noteikti. Čatā vairāk jautājumu nav. Tad, ja mums nav arī jautājumu klātienē, tad mēs varam pabeigt šo semināru. Sakot jums lielu paldies par pacietību, īpaši attiecībā uz tehniskajām problēmām. Patiešām atvainojamies, bet tehnika ir tehnika un tā reizēm pieviļ. Jebkurā gadījumā, ja rodas papildu jautājumi, tad par šo te projektu atskaite būs mēneša beigās pieejama lejupielādējama VAF mājaslapā un arī mūsu mājaslapā. Un var arī sazināties ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtā mikroplasmas laboratoriju un uzdot papildus jautājumu. Un arī, ja ir nepieciešamība monitorēt noteikti piesārņojumu, tad arī var konsultēties pie mums. Paldies!